Labrīt! Uh, prieks par jūsu klātbūtni un interesi par ilgtspējas risinājumiem un, protams, energotaupību un iespējām, kā tos uzlabot jūsu konkrētajos darbības laukos un uzņēmumos. Mans vārds ir Dzintars Reksnis, un ikdienā es strādāju ar energorisinājumu pārdošanu. Un, liela daļa no šiem projektiem ir saules elektrostaciju projekti, kas ir lielāki, un strādājam Latvijā jau 5 gadus ar uzņēmumiem un dažādu klientu spektru. Un šodien īsi mēģināšu pastāstīt vairāk par praktiskiem aspektiem un ieguvumiem, no ko tad uzņēmumi var sniegt saules elektrostacijā, arī viņu ilgtspējas politikā. Pirmajā slaidā vēlos pieskarties pie SES, jeb saules elektrostaciju izvēles aspektiem, un sākumu par pamatieguvumiem, ko uzņēmumi var iegūt. Pirmām kārtām vēlētos uzsvērt neatkarību. Ja uzņēmums ir izvēlējies vai domā par izvēli investēt saules elektrostacijā, tā ir zināmā mērā neatkarība. Saules elektrostacijas investīcija pasargās no straujām elektroenerģijas cenu svārstībām, faktiski dodot stabilu elektroenerģijas cenu tās darbības laikā. Ietaupījums, protams, būtiskais aspekts, ko jebkurš uzņēmums izvērtē pirms investīcijas veikšanas. Kopumā saules elektrostacija samazina izmaksas par elektroenerģiju, sniedz uzņēmumiem pieejamāku enerģijas cenu. Otrs būtisks aspekts, ko ar prieku novērojam arī mūsu esošo klientu portfelī, projektos, ar kuriem strādājam, uzņēmumu vēlmu un fokus uz zaļo enerģiju, jo saules elektroenerģija ir atjaunojamais enerģijas resurss, tādējādi tīrāka vide nākotnē. Un, protams, CO2 pēdas nospieduma samazinājums, ilgtermiņā samazinot ietekmi uz klimatu visā pasaulē. Pie izvēles aspektiem ir arī jautājumi, parasti pirms pieņemt lēmumu vai realizēt projektu vai iet uz šo projektu. Būtiskākos aspektus mēģināju īsi minēt. Izvērtējot projekta ieviešanu, ir jāizvērtē nepieciešamā platība, kas ir nepieciešama saules parkam. Pārsvarā šīs ir divas sistēmas, vai nu uz jumta, uz būvs jumta vai uz zemes. Un, protams, izvēloties arī sistēmu uz jumta, ir viens no būtiskākajiem aspektiem pirms plānot projektu, ir izvērtēt ēkas konstrukcijas nespēju, šai saules paneļu izvietošanai. Sākotnējās investīcijas, protams, tas ir svarīgs aspekts. Teikt tā, ka katrs projekts ir individuāls, un arī šobrīd šī situācija, ja vēl gadu atpakaļ tirgus cenas bija diezgan karstas, tad kopumā šobrīd SES izbūve ir kļuvusi pieejamāka, un arī cenas ir kļuvušas draudzīgākas. Jo paneļu un komponentu cenas ir nostabilizējušās, un arī vērojam, ka ir vairāk pieejami montāžas resursi, un tirgus vairs nav tik sakarsēts. Un otrs aspekts ir, kad ir iespējama valsts atbalsta programma pieejamība.
Tie pārsvarā, ja runājam par lieliem projektiem, tie ir Altum, LAD, arī citi. Arī uzņēmumi piedāvā arī elektrumu juridiskajiem klientiem, arī izskata nomaksas iespēju, atmaksājot SES investīciju ilgākā periodā. Tad pašlaik pēdējie projekti ļoti plaši tiek realizēti un vērojami no klienta puses, izmantojot tieši Altumu vai LAD līdzfinansējumus, kas samazina šo pašu uzņēmumu investīciju. Nākošais aspekts ir diezgan būtisks. Tas ir arī saistībā ar, parādīšu detalizētāk nākošajos slaidos, ar SES jaudas izvēli. No savas puses un pēc savas pieredzes iesakām fokusēties tieši uz pašpatēriņa segumu, ne tik daudz uz ģenerāciju, jo tas ir arī daudz vieglāk un vieglāk iespējams saņemt tos pašus sadales tīkla noteikumus. Ja? Gan arī tālākajos piemēros parādīšu, kādu ietekmi tas sniedz uz energoresursu patēriņu. Ja? Jo šobrīd, ja runājam par juridiskajiem un lielākiem projektiem un juridiskajiem personām, tad nav līdz galam vēl skaidrības par neto sistēmu, kā arī uz šo brīdi ir pirmie risinājumi enerģijas uzglabāšanas sistēmās, bet tām, diemžēl, šobrīd izmaksas ir vēl diezgan augstas. Īsi par aspektiem saules elektrostaciju izbūvei šajos piemēros līdz 500 kW, zemes sistēma un jumta sistēma. Abām sistēmām būtiskais, ja plānojiet ieviest un izbūvēt saules elektrostaciju, tad pirmais nosacījums būs sadales tīklu noteikumi, kur noskaidrojam brīvas jaudas patēriņam vai ģenerācijai pieejamību. Ļoti viegli un ātri tas katram ir izdarāms sadales tīklu mājaslapā, brīvas jaudas karte, ievadot savu lokāciju vai vietu, kur jūs atrodaties, un ļoti ātri var saprast šos datus par SES izbūves un šīs nepieciešamās jaudas pieejamību. Tālāk par zemes sistēmām. Zemes sistēma izbūve kopumā ir nedaudz ietilpīgāka un apjomīgāka, kā arī laika ziņā nedaudz ilgāka. Ja. Zemes sistēmām būtiski, lai ja tiek realizēts projekts, ir būtiska topogrāfija, jo šī stacija ir jāienes kartē, kā arī vēl viens aspekts, uz kuru vēršam uzmanību, izvērtējot savas idejas, tā ir tomēr grunts ģeotehniskā izpēte, jo atkarībā no grunts sastāva tas var ietekmēt stiprinājumu izvēli un izmaksas. Ņemsim vairāk birstošā gruntī, stiprinājumu konstrukciju pāļi, vai tie ir skrūvpāļi vai dzenamie, būs nepieciešami garāki. Tātad arī darbietilpīgāks un arī izmaksās augstāks risinājums. Vienā no attēliem šajā slaidā jūs arī varat redzēt kā vienu no ideju, ja ir grunts problēmas, tad savos projektos arī esam rēķinājuši un izmantojuši arī betona konstrukcijas, tīri kā balstu, kas ļauj zemes parku ļoti droši realizēt. Un pie paneļa izvēles vēlamies vērst uzmanību arī, kad uz zemes sistēmām optimālāko paneļu izvēle. Šajā gadījumā tie varētu būt bifacial paneļi. Viņu priekšrocība ir gan ilgāks ražošanas laiks pret parastajiem monokristāliskajiem. Tie ir 30 gadi, parastajiem paneļiem tie ir 25. Un arī bifacial
apusējiem paneļiem ir tāda priekšrocība, ka viņu efektivitāte vidē ir par 20 un pat vairāk procentu augstāka, jo viņi ar otru pusi izmanto arī saules atspīdumu no Zemes. Jā. Protams, tas ir katrā gadījumā izvērtējams atsevišķi ar konkrētu zemes sastāvu un virsmu. Ziemā arī saulainās dienās, kad nav sniegs, tad saules atspīdums no sniega var sniegt būtisku pienesumu. Lūk, un pie izbūves izmaksām arī zemes sistēmām, kas ir parasti augstāks nekā jumtam, ir jāņem vērā zemējuma izbūve aspekti un arī zibens aizsardzība. Jā, jo nevienmēr zibens aizsardzība ir pēc klienta izvēles. Jā, reizēm ir ēkas ar augstu jau uzstādītu zibens aizsardzības antenu punktu, kas jau sedz praktiski un aizsargā daļai parku. Bet katrā projektā tā ir klienta izvēle par nepieciešamu aizsardzības līmeni. Jumta sistēmas, kā minēju, nedaudz vienkāršāks. Būtiskais ir būvkonstruktora atzinums. Jā, vidēji pēc mūsu pieredzes jumta nespējai atkarībā no jumta plaknes jābūt no 20 līdz 45 kg kvadrātmetru. Lūk, un par būvniecības procesu ir liels progress bijis šī pēdējā gada laikā, un arī redzam ne tikai Rīgā, bet pašvaldībās ir saules elektrostacijas būvei. Šis būvniecības process ir vienkāršots, un jumta gadījumos praktiski vairs nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceri. Jā, bieži vien ir pietiekams ar vienkāršu paziņojumu par būvniecību. Jā. Izņēmumi nedaudz sarežģītāk ir Rīgas vēsturiskais centrs, un tad, ja projektā tiek skartas nesošās konstrukcijas. Par saules staciju, elektrostaciju aktualitāti. Ja? Neskatoties uz to, ka elektroenerģijas cenas vairs nav tik augstā līmenī kā iepriekšējā gadā vai gada sākumā, vēlos parādīt divus piemērus. Vienu no ražošanas vidas uz ražošanas objektā, ko esam rēķinājuši un īstenojuši. Tad ražošanā pie uzņēmuma kopējā gada patēriņā arī 1360 megavatstundām. Uzstāda saules elektrostaciju ar 300 kW pīku jaudu, 250 kW invertoru jaudu, tad sezonā, pīķa sezonā, kad saules elektrostacija ražo, tas ir marts un septembris, pīķa mēnešos, saulainākajos mēnešos, kas ir maijs, jūnijas, jūlijas, 300 kW pīku. Elektrostacijā spēja nosegt 36 un līdz pat 42% no momentāni patērētās jaudas. Tas nozīmē gan no 30 līdz 40%. Vasaras laikā ir iespējams savu energopatēriņu nosegt ar saules enerģiju. Vidēji 30% sezonā. Protams, katrs projekts ir individuāls, katra klienta patēriņa profils ir individuāls, un šie dati var tikt aprēķināti katram. Un kā otrs piemērs vēlējos parādīt tirdzniecības centru, jeb publisko ēku piemēru, kur tieši vasarā lielākie un energoietilpīgākie patērētāji
kondicionēšanas sistēmas, ventilācija, jā, kas ir saistīta ar gaisa atdzesēšanu. Jā, tad šī piemērā arī pie līdzīgas jaudas, tad sezonas pīķa mēnešos ar saules paneļu elektrostaciju varam nosegt arī 30 līdz 31% no energopatēriņa. Jā. Arī rēķinot šajos piemēros, arī šobrīd atmaksāšanās laiks abiem projektiem aprēķinātais ir aptuveni no 4,5 līdz 6 gadi. Jā. Katrs rēķinā investīciju savādāk, un atmaksāšanās laiks, protams, ir nedaudz atkarīgs arī no saulaino dienu skaitu gadā, kas var mainīties no gada uz gadu. Un tad jā, par elektrumu, īsi, ko mēs piedāvājam un ar ko mēs strādājam līdz šim jau no 2018. gada. Strādājam ar saules elektrostaciju realizāciju un projektiem. Klientu intereses gadījumā piedāvājam no sākuma indikatīvu aprēķinu, jā, līdzīgi piemēra, kā rādīju iepriekšējos slaidos. Jā, kur klients un mūsu partners var izvērtēt savu konkrētu gadījumu. Jā. Tādi jau dziļākas un detalizētas intereses gadījumā apsekojam objektus, konsultējam par optimālo tehnisko risinājumu un izstrādājam tehnisko piedāvājumu, kas jau ir, kur jūs varat izvērtēt nepieciešamo investīciju jūsu konkrētajā gadījumā. Pieredzējusi projektēšanas komanda, jā, kas strādā ne tikai ar juridisko un privātu personu projektiem, bet arī mēs attīstam un būvējam savus Latvenergo ģenerācijas parkus. Jā. Pēc tam ejam uz projektu, tā ir sistēmu un komponentu piegāde, montāža, visa nodošana sadales tīkliem un būvniecības BIS, ja būvniecības informācijas sistēmā, garantijas nodrošinājums un arī kā liels uzņēmums arī būtiski vēlamies uzsvērt, kad mēs esam arī šeit ilgtermiņā un sniedzam arī izbūvētajiem projektiem gan ilgtermiņā atbalstu, gan garantijas nodrošinājumu. Un mūsu pieredze, jā, pēdējais līdz šim brīdim, tikai Latvijā mūsu realizēto objektu kopējā jauda ir jau pārsniedz 20 megavatus. Ja runājam par Baltiju, tad tie ir pāri pa 50 megavatiem, neskaitot mūsu pašu parkus. Paldies!